Kādreiz Vladimiram Vysockim kāds klausītājs jautāja, ko tu gribēji ar to dziesmu pateikt? Viņš teica tā, ko gribēju, to arī pateicu. Nu jā, es sapratu, jūs domājat, es redzēju to interviju. Tas, kas notiek šobrīd Ukrainā, ir aptuveni tas pats, kas notika Latvijā 39. un 40. gadā. Lai nebūtu asins izliešanas, lai būtu miers, mēs nepretojāmies, un arī viņi. Dažādu apsvērumu dēļ, gan tāpēc, ka nomainījusies tikko valdību un bijušie ierēģi nepakļaujās jaunajai valdībai, gan citu iemeslu dēļ, bet praktiski nekādu pretestību viņi Krievijas agresijai neizrāda. Arī mēs neizrādījām. Un tas radīja iespēju radīt to mītu, ka viss jau noticis brīvprātīgi, mēs paši braucām uz Maskavu, paši lūdzām mūs uzņemt, un par ko tam mēs sūtamies, un kāda bija okupācija. Līdzīgi varbūt arī Ukrainā. Tas, kas notiek Ukrainā, patiesībā no tā būs atkarīgs arī tas, kas notiks Latvijā. Un ne tikai Latvijā, bet iespējams, kā visā pasaulē mainīsies šī kārtība, kas šobrīd ir. Ukrainas piemērs ir ļoti liels. Kāpēc bija šie daudzie upuri? Ja nebūtu šo daudzo upuru, kur jau šodien ir pār pa 90, nebūtu šo Ukrainas notikumu, nebūtu šīs valdības maiņa, nebūtu Janukoviča bēgšana, ļoti daudz kas nebūtu. Tikai asinis ir tās, kas rada patiesas izmaiņas. Ja nebūtu Jēzus Kristus nāve un rituālā slepkavība, arī šodien nebūtu kristietības. Tas ir jāsaprot, ka bez asinīm neviena cīņa, bez upuriem, neviena cīņa nemēdz būt. Jo ja mēs neesam gatavi aizstāvēties un neesam gatavi mirt, tad es neredzu iemeslu, kāpēc mums ir vajadzīgi bruņotie spēki, kāpēc mums ir vajadzīgas zemesardze, kāpēc mums ir jātērē milzīgi līdzekļi priekš tam, lai mīļā miera labad ļautu ienaidniekam darīt, ko viņš grib. Tad labāk ietaupīsim naudu, sēdēsim mājās un nemaz tādas dienas neveidosim.